Vēlos aicināt mūsu nākamo lektoru, maksātnespējas administratoru, zvejinātu advokātu Mareku Diku, kurš mums pastāstīs par situāciju, kā darbiniekam rīkoties gadījumā, ja darba devējs ir kļuvis maksāt nespējīgs. Ko var prasīt, kur vērsties, ko darīt, kas laikam ir īpaši aktuāli šajos apstākļos, ekonomiskajos, kad var visādi notikt. Līdz ar to, Marek, dodu tev vārdu, lūdzu. Paldies. Kā jau tika norādīts, tad mani sauc Mareks Diks, esmu maksātnespējas procesa administrators un arī paralēli zvejināts advokāts. Mana šodienas tēma vairāk ir nevis teorētiska, bet praktiska attiecībā uz tiem gadījumiem, kad darba devējs kļūst maksātnespējīgs, proti nonāca finansiālās problēmās un tiek pasludināts maksātnespējas process. Un, ko darīt darbiniekam šādā gadījumā? Tas būs mans šīs dienas semināra tēma. Un, attiecībā tad par līkumiem, kādi tiek piemērot un kas regulē tieši attiecīgi maksātnespējas procesu, tas jumta līkums ir saucamais maksātnespējas likums, kas paredz vispār visu maksātnespējas procesu norises gaitu attiecībā par kredito prasījumu iesniegšanas kārtību, gan arī par kredito prasījumu sekšanas kārtību un visām pārējām maksātnespējas likumā noteiktajām darbībām. Bet attiecībā par konkrēti jau par darbinieku prasījumu sekšanas procesu regulē likums par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā. Proti jau konkrētāk tiek regulēta šī kārtība, kādā darbiniekiem tiek izmaksāta atlīdzības summas no šī darbinieku prasījuma garantiju fonda. Un tad trešais normatīvais akts ir ministra kabineta noteikumi, kas jau konkrētāk jau paredz to kārtību un procesu, kādā veidā šī atlīdzība no minētā fonda tiek izmaksāta. Sāksim ar to, kad kurā brīdī tad tiek konstatēta darba devēja maksātnespējas process. Tas tiek noteikts ar tiesas spriedumu. Principā no darbinieka puses galvenā informācija, kā iegūt par to, vai darba devējs ir pasludināts par maksātnespējīgu, ir šis maksātnespējas reģistrs. Esmu iekļāvis iekšā arī saiti, kurā var atrast šo maksātnespējas reģistru. Reģistrā principā iekļauta informācija gan par pašu darba devēju, ar kuru datumu tiesas spriedums, ar kuru datumu ir pasludināts maksātnespējas process, kā arī minētajā reģistrā ir norādīta visa nepieciešama informācija gan par tiesas iecelto maksātnespējas procesa administratoru, gan administratora prakses vieta, gan telefona numurs, gan arī e-pasts. Tas ir informācija, lai jūs kā darbinieks varētu sazināties ar administratoru, ja nepieciešami vai kādi jautājumi, kas ir uzdodami administratoram, kas nav skaidrs, tad administrators ir tā persona, kas tad palīdzēs, arī konsultēs, lai iesniegtu šos kreditoru prasījumus. Attiecībā par pašu darbinieku prasījumu garantiju fondu, tad, kā redzams, tad šis fonds ir ar likumu izveidots un sastāv no fonda mērķis ir sekt darbinieku prasījumus tieši maksātnespējas procesa ietvaros. Un šo fondu turētājs un pārvaldītājs ir maksātnespējas kontroles dienests, kas tad arī veic izmaksas un apkopo visus administratora iesniegtos datus par kreditoru prasījumiem. Šajā gadījumā minētais slaids ir ļoti svarīgs priekš darbiniekiem, jo kas ir galvenā darbinieka būtība un pienākums, bet tas ir nav spiesta lieta, bet ir ieteicams un vēlams, lai darbinieks vispār dabūtu kaut kādu prasījumu no darba devēja maksātnespējas procesā, būtu nepieciešams iesniegt kreditoru prasījumus.
Kreditoru prasījumu arī paraugu esmu norādījis šajā saitā, kas ir pieejama maksātnes kontrolas dienesta mājaslapā, kur viss ir, teiksim, visa nepieciešama informācija iekļaut šajā paraugā. Kas ir būtiski pie minētā uzsvērt par to, ka darbiniekam ir nepieciešams bankas konts. Principā es uzskatu, ka iespējams, ka visiem ir bankas konts, bet arī nākamā lieta, ar ko esmu kā maksātnespējas administrators esmu saskāries, ir e-pasts, jo būtiski e-pasts ir tādā izmantojums tāpēc, kad jebkura informācija, ko administrators sūtīs maksātnespējas procesā, tiks sūtīts caur e-pastu. Gan ikmēneša atskaites, gan arī cita informācija, ko paredz maksātnespējas likums. Kā rezultātā e-pasts būtu viens no tādiem būtiskiem elementiem, kas būtu nepieciešams jānorāda maksātnespējas kreditoru prasījumā. Pēc kreditoru prasījuma iesniegšanas tālākos slaidās norādīšu, kādās veidos kreditoru prasījumu var iesniegt, bet pēc kreditoru prasījuma iesniegšanas administrators pieņem lēmumu. Būtiski šeit norādīt, ka būtu ļoti ieteicams šo kreditoru prasījumu iesniegt savlaicīgi, lai administrators varētu apkopot visus darbinieku prasījumus un jau tad tālāk sagatavot iesniegšanai to maksātnespējas kontrolas dienestam. Lai secinātu, ka jūsu nosūtītais kreditoru prasījums ir saņemts un atzīts, tad administrators 1 mēnesi un 7 dienas pēc darba devēja maksātnespējas procesa pasludināšanas nosūta visiem kreditoriem elektroniski uz to minēto e-pastu kreditoru prasījumu reģistru. Un šajā reģistrā obligāti jānorāda arī visi atzītie kreditoru prasījumi. Un jebkuram darbiniekam būtu jāpārliecinās, vai viņš ir iekļauts šajā kreditoru prasījumu reģistrā. Ja nav, tad ieteicams būtu zvanīt administratoram un prasīt, kāpēc konkrētā darbinieka kreditoru prasījums nav iekļauts šajā reģistrā. Arī 4. punktā ir norādīts ir termiņš. Termiņš ir maksātnespējas likumā noteikts 1 mēnesis. Būtiski, ja jūs skatītos maksātnespējas reģistrā konkrēti darba devēja šo te ierakstu, tad redzams, ka arī maksātnespējas reģistrā minētajā ierakstā ir norādīts kreditoru prasījumu pieteikšanās termiņš. Būtu ieteicams šo termiņu ievērot, bet vēlos norādīt, ka likums arī paredz gadījumā, ja minētais termiņš šis 1 mēnesis ir nokavēts, tad maksimālais termiņš ir 6 mēneši. Tur likumā ir būtība, ja administrators nav jau sācis sagatavot kreditoru prasījumu sekšanas plānu. Šeit ir likumā uzskaitītie un ieteicamie kreditoru prasījumu pievienojamie dokumenti. Kā jau norādīju iepriekšējā slaidā, tad ir šajā interneta saitā ir redzama pati kreditoru prasījuma forma, kāda būtu jāaizpilda darbiniekam. Kreditoru prasījuma pielikumā būtu ieteicams pievienot minētos dokumentus. Iz prakses varu teikt, ka nevienmēr darbiniekiem tika izsniegtas algas lapiņas par pēdējo mēnesi vai par iepriekšējiem mēnesiem. Tā nav liela problēma, jo principā arī bez trūkstošiem dokumentiem administrators var atzīt kreditoru prasījumu un tādā veidā arī apkopot informāciju, ko iesniegt maksātnespējas kontrolas dienestam. Bet minētai 7 punkti ir ieteicamie. Principā darbiniekam būtu pienākums, kāda viņa rīcībā dokumenti ir, tādus arī viņus iesniegt administratoram. Šajā gadījumā, šajā slaidā es norādījis tos 4 veidus, kādā veidā darbinieks var iesniegt kreditoru prasījumu. Pirmais veids, kādā kreditori iesniedz, arī pārējie kreditori, principā tas ir pats populārākais kreditoru prasījumu iesniegšanas veids administratoram, ir e-pasts. Bet šeit obligāti būtu jānorāda to, ka šis minētais kreditoru prasījums būtu parakstāms ar drošu elektronisko parakstu.
gadījumā elektroniskais paraksts nav iespējams, tad ir arī otrs veids, sagatavot kreditoru prasījumu un tam pielikumā esošos dokumentus, nosūtot administratoram uz prakses vietu pa pastu. Ieteicams ierakstītā vēstulē, jo, kā zināms, tad ierakstīt vēstuli var izsekot un tādā veidā var pārliecināt, ka administrators šo te jūsu sūtīto kreditoru prasījumu ir saņēmis. Trešais veids ir caur maksātnespējas elektronisko sistēmu, kuras sauc EMUS. Arī es norādīju saiti, kurā vietā šo te sistēmu var atrast un kādā veidā var iesniegt kreditoru prasījumu tiešsaitē administratoram, nosūtot elektronisku kreditoru prasījumu un tā pielikums. Ceturtais veids, kas ir, es teiktu tā, iz pieredzes darbiniekiem pats populārākais, iesniegt kreditoru prasījumu tā dokumentus klātienē, administratora prakses vietā, kur administrators parakstās par dokumentu saņemšanu. Tādā veidā jūs pārliecināties, ka administrators patiešām jūsu kreditoru prasījumu ir saņēmis. Iespējams, administrators jau norādīs, kāda informācija trūkst. Vēl ko es gribētu piebilst arī par kreditoru prasījumā iekļaujamo informāciju. Gadījumā, ja darbinieks nezin, kādas pozīcijas ir jānorāda, tad ieteicams ir sagatavot to kreditoru prasījumu pēc tāda, teiksim, jūsu sapratnes, kādā veidā jūs redzat šo kreditoru prasījumu. Gadījumā, ja šis te prasījums neatbildīs likumā vai kāda informācija netiks norādīta, tad administrators atsūtīs jums uz informāciju, kas būtu jānovērš un kādā veidā šī informācija jānovērš un kāda dati būtu jānorāda vēl papildus pie jūsu jau sagatavotā kreditoru prasījuma. Attiecībā uz darbinieku prasījumiem, kas atbilst un kas var pretendēt prasījumu sekšanu no darbinieku prasījumu garantiju fonda. Minētais ir divi kritēriji. Pirmais kritērijs ir darbinieks ir strādājis pie darba devēja, un pirms tam ir izbeigts darba tiesiskās attiecības. Otrs gadījums ir, ka darbinieks strādā un nejauši darba devējs kļūst par maksātnespējīgu, bet darba tiesiskās attiecības tiek turpinātas. Minētajā gadījumā tad darba tiesiskās attiecības uzteiks administrators, nosūtot uzteikumu atbilstoši darba likumā noteiktajā kārtībā. Šie divi kritēriji ir būtiski, lai pieteiktos par kreditoru un lai dabūtu līdzekļus no darbinieku prasījumu garantiju fonda. Šeit es norādījis darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksāto veidu. Kritērijs, kādos veidos darbinieku prasījumu garantiju fonds izmaksā. Tas ir darba samaksa, apmaksātais atvaļinājums, ja šāds atvaļinājums nav sekts, atlīdzība. Tad kaitējuma atlīdzība arī tiek iekļauta darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksājumā kārtībā. Šeit ir norādīts visi šie te kritēriji, kas attiecās uz šiem te veidiem, kuros veidos, kuros brīžos darbinieks var pretendēt uz savu prasījumu sekšanu no darbinieku prasījumu garantiju fonda. Galvenais būtība ir tajā, ka, ja darbinieks ir strādājis 12 mēnešus, tad attiecībā par šo periodu, tad arī par šiem 3 mēnešiem darbinieks var pretendēt uz darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksātajiem līdzekļiem un gadījumā, ja prasījums ir vecāks par 12 mēnešiem, piemēram, darba alga nav izmaksāta 2 gadus, tad darbinieks kļūst tikai par parastu kreditoru, bet nevar pretendēt uz darbinieku prasījumu garantiju fonda izmaksājumiem līdzekļiem.
Es šeit norādījis kārtību, kādā veidā, kā notiek šī izmaksāšanas kārtība. Kā jau norādīt, tad pirmais posms, pirmais punkts ir iesniegt kreditoru prasījumu. Tas ir galvenā darbinieka pienākums. Pēc tam jau nākamie soļi izriet jau no administratora rīcības un tālāk ir no maksātnespējas kontroles dienesta rīcības. Administrators šeit būtu ieteicams arī visiem darbiniekiem jau laicīgi sagatavot un kopā visiem iesniegt šos kreditoru prasījumus, lai administrators varētu apkopot lielāko daudzumu darbinieku un iesniegt šo informāciju maksātnespējas kontroles dienestam. Maksātnespējas kontroles dienests iesniedzot administratoram caur elektronas, caur EMUS sistēmu šos datus, viena mēneša laikā izskata iesniegtos kreditoru prasījumus un izmaksā darbiniekiem no garantija fonda minētos naudas līdzekļus ierobežotā apmērā. To es vēlētos norādīt, jo gadījumā, ja darba alga būs un neizmaksātā darba alga būs 3000, tad no darbinieku prasījuma garantija fonda šis apmērs ir ierobežots. Visu darbinieku algu vai parādu, kas ir palikusi, ko darba devējs palicis parādā, neizmaksās no darbinieku prasījuma garantiju fonda. Attiecīgi maksātnespējas kontroles dienas tad pats arī veids maksājumus katram darbiniekam uz kreditoru prasījumā norādīto bankas norēķina kontu un arī papildus samaksā gan sociālo nodokli, gan arī iedzīvotāju ienākumu nodokli. Un tas arī attiecās uz kaitējuma atlīdzības summas samaksu par 4 mēnešiem uz priekšu. Un pats pēdējais, kad no darbinieku prasījuma garantija fonda ir sekta prasījumi, attiecīgi ļoti lielā daudzumā un gadījumos ir šis prasījums netiek sekts pilnībā. Šajā vietā esmu norādījis arī, kādā veidā tad pēc tam jau pašā maksātnespējas procesa laikā tiek sekti kreditoru prasījumi. Un būtiski vēlos norādīt, ka arī darbinieku prasījums ir prioritārāks par pārējiem, gan par valsts dienestu, gan arī par pārējiem kreditoriem. Kā rezultātā pastāv ļoti liela iespējamība, kad darbinieki arī maksātnespējas procesa laikā, ja administrators būs atguvis ievērojams naudas līdzekļus un sēdes izmaksas un maksātnespējas kontroles dienestam izmaksā šo summu, ko maksātnespējas kontroles dienests no garantija fonda būs izmaksājis attiecīgiem darbiniekiem, tad jau nākamie būs darbinieku prasījumi, kas tiek sekti no atgūtajām naudas līdzekļiem. Un tad ir pārējie kreditori, nodokļu administrācija un kreditori, kas ir kompānijas un citi sadarbības partneri, kas iesniegs šo prasījumus. Tāpēc es uzskatu, ka darbinieki ļoti liela iespēja maksātnes procesa ietvaros gan saņemt naudas līdzekļus ļoti ātrā veidā un vienkārši. Otra iespēja arī pašā maksātnespējas procesā, ņemot vērā, ka maksātnespējas procesa termiņš ir no 6 mēnešiem līdz gadam, tā vidēji, tad arī darbiniekiem arī pēc tam, kad saņemt ir no garantija fonda šie līdzekļi, atlikusī summa ir iespējams dabūt arī maksātnespējas procesa ietvaros. Tāpēc varbūt šī situācija, kad darba devējs kļūst maksātnespējīgs, ir no darbinieku puses tāda slikta, bet ir pastāv un likums arī regulē kārtību, kādā darbinieks tiek pasargāts un pēc iespējas lielākā apmērā tiek sekta viņa neizmaksāta atlīdzība vai darba samaksa. Paldies par uzmanību. Tas principā man būtu viss. Marek, liels tev paldies. Tiešām gana daudz jautājumu ir ienākuši par šo tādu ļoti reālu dzīves situāciju, kas var notikt. Bet saki,
Kā darbinieks var uzzināt, vai viņa darba devējs ir pasludināts maksāt nespējīgs vai nav, un kur meklēt šo informāciju? Pirmkārt, es pieredzi zinu, ka ja darbiniekiem ir, jo darba devējs pats jau painformē par to, ka ir finansiāls problēmas un ir iesniegts maksātnespējas pieteikums. Divu veidu, vai tad kreditors ir iesniedzis pret darba devējiem šo te maksātnespējas procesu pieteikumu, vai arī pats darba devējs, saprotot, ka finansiālais stāvoklis nav tik veiksmīgs, iesniedzis maksātnespējas procesu pieteikumu tiesā un ir pasludināts maksātnespējas process ar tiesas spriedumu. Kā jau es norādīju, tad būtiskākā informācija ir meklējama maksātnespējas reģistrā. Vieglākais veids būtu interneta pārlūkā Google vienkārši uzrakstīt maksātnespējas reģistru, un tad izliks ārā šie saiti, kurā vietā var atrast informāciju, un tad vienkārši meklētājā ierakstīt savu darba devēja nosaukumu, un šis maksātnespējas reģistrs atradīs, uzrādīs šo te darba devēju, un tad jau ieejot iekšā, tad ir redzama visa nepieciešamā informācija attiecībā par tiesas iecelto administratoru, viņa prakses vieta, telefona numurs, e-pasts, un tas ir, es pieredzi teiktu, ka darbinieki ir tās personas, kas visbiežāk arī zvana administratoram, un mēs tad mēģinām palīdzēt darbiniekiem gan aizpildīt kreditoru prasījumus, gan arī informēt viņus par to tālāko rīcību, kas notiksies maksātnespējas procesa ietveros. Un saki lūdzu, kas ir tas pats pirmais, ko tu ieteiktu darīt darbiniekam, ja viņš uzzina, ka viņa darba devējs ir pasludināts par maksāt nespējīgu? Kas ir pats pirmais, kas viņam būtu jādara? Šajā gadījumā es ieteiktu pirmkārtām pārbaudīt, vai darbinieka rīcībā, piemēram, darbinieks strādājis pie darba devēja 10 gadus, iespējams, darba līgums ir kaut kur pazudis, tad es ieteiktu aiziet dabūt no personāla daļas vai no grāmatvedības šo darba līguma kopiju, jo principā jau administratoram iesniedzot kreditoru prasījumu nav nepieciešams uzrādīt darba līguma oriģinālu. Un šīs te algas lapiņas un personīgo kontu iegūt no grāmatvedības, jo praksē ir gadījumi, kad piemēram, darba devējiem ir ārpakalpojumu grāmatvedis, par kuru nav samaksāts, un grāmatas vienkārši nedod informāciju. Bet ir arī pozitīvie gadījumi, kad arī šis darba devējs kopā ar grāmatvedi jau sagatavo darbinieku vietā šo visu informāciju, un tad iesniedz administratoram. Un arī administratoram ir daudz vieglāk, ja šī informācija ir pilnīga, tad arī administrators var vieglāk pārbaudīt kreditoru prasījumu pamatojumu un iesniegt arī maksātnespējas kontroles dienestam šo te informāciju, un tad arī attiecīgi arī maksātnespējas kontroles dienests arī šo informāciju pārbauda arī saistībā ar deklarētajiem ienākumiem un informāciju, kas ir publiskajos reģistros. Tu minēji, ka ir termiņš noteikts, cik ilgā laikā darbiniekam ir jāiesniedz šis kreditoru prasījums, vai ir nozīme, cik ātri viņš to izdara? Pēc principa, jo ātrāk iesniedz, jo lielāka iespēja vai garantēta iespēja saņemt nesamaksāto. Es teiktu, ka šis ātrums, es ieteiktu visiem to darīt mēneša ietveros, jo darbinieki iesniegs šos kreditoru prasījumus ātrāk, jo administratoram būs iespēja arī ātrāk šos prasījumus arī apkopot un iesniegt maksātnespējas kontroles dienestam. Kā rezultātā administrators, no prakses var teikt, ka administrators sagaida visus darbiniekus, kas ir iesnieguši kreditoru prasījumu, un tad šo informāciju apkopo un nosūta maksātnespējas kontroles dienestam. Es teiktu, ka mēneša laikā pēc maksātnespējas procesa pasludināšanas administratoram jau ir iespējas apkopot šos datus un iesniegt maksātnespējas kontroles dienestam, un tad dienests sanāk no maksātnespējas procesa pasludināšana 2 mēnešu vai 2,5 mēnešu laikā izmaksā šos naudas līdzekļus no garantiju fonda. Un runājot par šo te garantiju fondu, tu minēji, ka
viens no tiem nosacījumiem ir, ka tās darbtiesiskās attiecības ir izbeigtas pirms maksātnespējas pasludināšanas. Vai ir nozīme, cik ilgu laiku iepriekš ir izbeigtas darba tiesiskās attiecības, lai pretendētu šo atlīdzību no garantiju fonda? Un šajā gadījumā ir šis rāmis, šie 12 mēneši no pasludināšanas brīža. Nevis tas ir kalendārais gads, bet 12 mēneši no darba devēja pasludināšanas brīža. Skaidrs. Un tu minēji gadījumu, kad kāds parādnieks ir cēlis prasību pret darba devēju, lūdzot pasludināt darba devēju par maksāt nespējīgu, bet vai tīri teorētiski arī darbinieks var celt prasību pret darba devēju, lai pasludinātu savu darba devēju par maksāt nespējīgu? Maksātnespējas likums paredz šādu prasījumu. Šādu pieteikumu iesniegšana tiesā nav ļoti populārs maksātnespējas pasludināšanas pamats, bet ir gadījumi, kad darbinieks iesniedz šo pieteikumu tiesā attiecībā uz savu darba devēju, kurš nav samaksājis. Un vai var uzdot tādu ķecerīgu jautājumu, ko darbiniekam labāk darīt? Celt prasības pieteikumu par parāda piedziņu vai celt prasību par maksātnespējas procesa pasludināšanu? Minētajā gadījumā labs jautājums ir, šeit būtu jāizvērtē, jākonsultējās ar juristiem, jāizvērtē, kāds tad ir darba devēja finansiālais stāvoklis. Ja mēs ņemam, ka arī tiesvedība par darba samaksas piedziņu ir ilga, tad gadījumā, ja darba devējs jau redzams, kad pārtrauc saimniecisko darbību vai teiksim, atlaidis visu darbiniekus, tad mans ieteikums būtu uzgaidīt, kad vai nu pats darba devējs iesniegs šo maksātnespējas procesa pieteikumu vai arī kāds kreditors, jo ņemot vērā, ka arī būtiski ņemt vērā, ka gadījumā arī darba devējam, kā komercsabiedrībai likumā ir noteikts pienākums iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu, darba devējs nepilda saistības vairāk kā 2 mēnešus. Kā redzot, tas ir principā, ja ir finansiāls problēmas un saimniecības darbība neturpinās, tad darba devējiem pašam pienākums iesniegt šo pieteikumu. Un tas būtu arī lētāk nekā tiesāties par darba samaksas piedziņu. Un visbeidzot, pēdējais jautājums. Vēl pastāv tāda iespēja, ka, ja darba devējs ir nokļuvis tādās finansiālās grūtībās, tad tiek pasludināts šis tiesiskās aizsardzības process. Vai šāda procesa ietvaros ir kādas īpatnības, ko ņemt vērā darbiniekam? Un no prakses jautājums, vai tas ir pieļaujami, ka gadījumā, ja ir pasludināts šāds tiesiskās aizsardzības process, tad neievērojot darba likumā noteikto pienākumu izmaksāt visus naudas līdzekļus pēdējā darba tiesisko attiecību dienā, darbinieks ar darba devēju vienojas, ka šo atlīdzību izmaksā, piemēram, pēc pusgada. Jautājums ir par to, kad pirmais, vai ir kādas īpatnības tiesiskā aizsardzības procesā? Tiesiskās aizsardzības procesā attiecībā uz darbiniekiem ir noteikts tas, kad grib, teiksim, jau pēc būtības šo neizmaksāto prasījumu, kas ir darbiniekam radies līdz tiesiskās aizsardzības procesa pasludināšanai, ja grib sadalīt termiņos vai kaut kādā veidā ierobežot, tad obligāti ir nepieciešama darbinieka piekrišana par plānu saskaņošanu. Tad, principā, tā ir tā atkāpe, ka var vienoties par kaut kādu grafiku, kādā veidā. Tikai darbinieku piekrišanu. Ar darbinieku piekrišanu. Marek, liels tev paldies par atbildēm uz šiem jautājumiem.